Labdien, labvakar. Labdien! Esat sveicināti pēc tādas garākas pauzītes. Ārā ir gaisma, tad ir diena vēl. Jā, pēc pulksteņa pagriešanas jau. Jā, lieldienas ir pagājuši. Jā, nu tāda garāka pauze mums bija, bet pauze bija pamatot, jo, man liekas, kad mārta mēnesis visiem ir nometņu mēnesis un visi kaut kur dodās projām un trenējās un principā ieliek pēdējos pamatus mājai, lai varētu sezonas sākumā sākt labi braukt. Jā, Nu, jā, cerams. cerams, jau tā kā mēs vien banda bijām Kalpē un Arvs bija... Jā, es biju viens pats savā morālā tripā uz Sicīliju aizbraucis patrenēties. Bet jā, jūs bijāt ļoti plašā pūkā Kalpē. Un, principā, jau gan izvēle lielākā daļa jūs bijāt arī mūsu komandas pārstāvi. Tā kā, Jā, mēs vienā mājā mēs dzīvojam, biju es, Dzintars, Normunds Beika, Mārtiņš Šrekovskis un blakus bija vēl Egīls. Jā, kas pievienojas mums šogad. Bišķi tālāk blakus bija Eigars. Vēl jums bija Blakus pilsētā. kompānija jums jau sastādīja Māris ar Andri, ja? Jā, Māris ar Andri bija arī blakus mājā, jā. Un tad vēl bija... Vēl mūsu kompānija sastādīja Dana. Dana, jā, bija... Un Šagijs ar Juri. Ar Juri vēl. Jā. Uzturēja jautrību. Jā, nu... jā, viņiem bija un palīdz Edvards vēl bija, jā. Puika arī. Manēs puika, bandu mēs bijām palieli īstenībā. Un braucāt jūs mežonīgi daudz. Mežonīgi. Jā, ja principā tā man tās pavasara nometnes ir tādas, ka pirmā nometne ir Gironā, kad tur ir tikai stundas pa lielam un tā intensitāte ir nosacīti zema vai vidēja. Tad parasti bija Kalpē tā, ka tās stundas ir mazākas un intensitāte lielāka. Tad šis gads bija pārsteigums, ka stundas bija vairāk un intensitāte arī bija vairāk. Es nesvēju. Šī bija tā kā pati jaudīgākā nometne, kāda mums te ir salikta. Labi, tev ir laiki ir bijuši viņas diezgan jaudīgas. Bet šī bija, jā, mums principā bija zem 6 stundām praktiski mums nebija neviena diena. 30, cik bija 36 stundas nedēļā? Jā. Dietam bija 30. Mums sanāca, mums ielika 3 stundu īzī treniņu, kas bija pirms gonkas. Tas bija vieglākais. Bija kāda brīvdiena? Dzintaram bija viena brīvdiena. Es paņēmu, mums bija oficiāli viena brīvdiena. Kur Ģirds te izmantoja? Es izmantoju viņu darbam, un Ģirds viņu izmantoja, lai izbrauktu. Es ar Edvardu kopā mēs izbraucām no Norkīta. Viņš nereāli, es vienkārši skatos uz cipars, ētinos, čaļi vienkārši kosmos. Reāli kosmos. Priekš mums viņa bija diezgan viegla plānošana, ne? Tad 6 stundas vienkārši, 6 stundas ar uzdevumiem. 4 stundas nogurst un sāc strādāt. Jā. Bet tas, kas mani tā no malas priecēja, tas, ka jūs to varat nobraukt, man tur nav nekāds pārsteigums. Es par to vispār Būtu gan jābūt pārsteigumam. Es pats biju šokā. Nē, man nebija pārsteigums. Es vairāk īstenībā priecājos par to, ka arī tie pārējie čaļi, kas bija kopā ar jums, arī nobrauc tās stundas. Jo, ja mēs skatāmies no komandas viedokļa, man liekas, tas ir vērtīgi, ka puiši var nobraukt tik daudz un pavadīja jums kopā laiku. Tas iedod pirmkārt viņiem tādu morālo pārliecību, ka viņi var nobraukt to visu. Un tas arī iedod to, ka viņi arī uz sezonas sākumu būs vismaz kārtīgi ielikuši kārtīgi pamatu. Un, pēc tam ir forši, kad redz līdz pirmām sacensībām tomēr ir gandrīz mēnesis laiku atkopties. Tā kā atjaunoties, un tas būs, es domāju, tas laiks viņiem bija ļoti vērtīgs. Jā, tā kā Mārtiņam arī mēs prasījām. Mārtiņam bija pirmā tāda nometne, cik es sapratu no viņa paša. Viņš nebija bijis. Pirmā nometne. Viņš nezināja, uz ko viņš parakstās, bet mēs arī nevarējām sagatavot. Jā, mēs pat paši mēs viņam pēc tam prasījām, kā tev likās visu kaut ko. Viņš pats, godīgi sakot, čaļi, es nebiju domājis, ka tā mauc. Nevar salīdzināt Zintaru. Es vienkārši iedomājos to Mārtiņu sevi. Atceries tā mūsu pirmā nometne, kas bija Itālijā. Tā uz pusi. Vienkārši tur bija cik, 20 stundu nedēļa. Varbūt, ne. Jā, tur bija garākais treniņš 5 stundas, kur tu dabūji bālo vienkārši atceries. Un tad jau visiem bija tāds, es atceros, ka es tajā laikā kaut ko piebraucu klāt. Jā, tu ar... Es braucu mazliet vairāk, un tā visi vienkārši tāds, kas ar tev notiek, kāpēc tu brauc 5 stundas, ja es braucu 4, bet te čaļi šogad vienkārši visi pa 6 slāna.
Kas vēl bija, kas arī patīkami pārsteidza, ka mēs iepazināmies arī ar jauno komandas to braucēju Egīlu. Jā. Ka viņš ir jaudīgs, kā Ģirds teica, mums reāli komandā ir policists. Viņš ir, tā kā... Kādreiz Dinamo bija Ivanāns. Aha. Viņš ir ļoti, ļoti jaudīgs. Jā. Es domāju, ka tur Latvijas, kā saka, reliefs vispār viņam tur nav problēmas. Un es domāju, ka viņš tur kārtībā arī var ieviest, ja pasaka, dara tev pāri. Kurš es varēšu iebraukt pie viņa? Mani apceļ. Čau. Tā kā patīkami pārsteidz, kad arī ar super attieksmi man maksimāli neatlaidīgs. Apmēram arī līdzīgi kā mums ir ierakstīts, kad ir kāds darbs ir jāizdara, tad viņš arī kungstādams, bet izdarīs. Tas jau ir tas galvenais. Un, principā, jau pamatā jau visiem panākumiem ir attieksme. Te liekas, ka būs arī. Jā, viņi vēl šobrīd aizbrauc uz Portugālu uz otru nometni. Viņš ņēma tā kā dubultā. Jo mūsiņam, tur ir... Pagaid, viņš uz Dobelu nebūs. Es sapratu, ka nē, viņi, man liekas, kad mazliet jāsaka kaut kad, jā. Jā, viņi sestdienā atgriežas. Žēl. Aigars ar tur ir, man liekas, mūsiem Egīls vēl ir, jā. Bet jums arī bija tāda, gonka. Jā, tas mums tāds... Nebija jau slikti. Nebija slikti, jā. Es zinu, kā, ja es paskatos no tāda komandas viedokļa, es teicu, man liekas, ka ir ok. Priekš nometnes formāta nav jau slikti arī kaut kas tāds. Nē, viņš jau ir vienkārši, kas man vairāk tā kā nevis nepatīk. Nebija skaidrība. Pārsteidz, nebija skaidrība. Mēs gatavojamies kā uz gonku. Jūs gatavojaties kā latvieši. Jā, mēs jau fļagas jau tur sarunājam, Jāni tur kalnam uzgaidīs, mainīs jau tur pudeles, tā. Galvenais jau uz startu mēs uzējam un Zintars jau man rāda uz tiem priekšējiem. Reāli gonka bija 140, kaut kādi kilometri. 3000 kāpu metri, manuprāt, kaut kas tāds. Tur 5. Tad jaudīgi. Jā. 3 ar kaut kā. Mēs reiķinājām 4 stundas, točam būs jākapā, tāds. Un taisnes gabals tur nav, tur visu laiku zāģis. Un mēs jau startēt Zintars man rāda, viņš saka, tev neliekās dīvaini, ka čaļiem ir viena fļaga iekšā un tukšs kabats. Es saku, droši vien visi vietēji, kalnos viņam visu gaidīs. Zin kā, starts jau kalns ir, droši vien, ka nevadā līdz, droši vien kalnu galā saliks abatās apakaļ visu. Neko, mēs nopakojušies. Tur ar benzīntanks jau kefīri pāka iekšā kabatā. Un vienkārši jau startāju un nesaprotam, nenormālais pisaks uzreiz, kā starts, kā saka, es jau gandrīz uz degunu izlieku jau ārā pirmā līkuma. Tas bija interesanti. Mums bija mitrs vēl, tā kā rīts, un braucam, tur visi jau normāli stiepi, mēs jau kā, lai tiktu uz priekšu, es aplim brauc tā kā jābrauc, ir Ģirds, brauc pa otru pusi. Viņš tikko kā parauja, tikai dzird to skaņu, kad ritīgi viņš, Mēs driftiņā, pakaļ, tā, pietrūk tik daudz, lai neizlikas apsēm. Un vienkārši visus tik dzird aizmugurēt. Aizgāja, vai pirmais jau. Tas bija īstenībā kaut kāds, principā, starts, pirmais līkums un pēc pirmais, otrais aplīts. Mēs atkal ieejam vēl te koridorā, mēs atkal astē, un es zinu, ka tu līdz kalns sāksies. Jo tu tālāk būs, jo tev pēc tam grūtāk, jāmēģina ātrāk līst uz priekšu. Es domāju, ok, tas apels, it kā tā trajektorija ir pilnīgi nepareiza, bet tur ir brīvs, tur tu vari uzmīt un atkal kādu to bariņu apdzīt. Uzmīt tā, ka gandrīz tur arī palika. Piecēlos kājās un reāli izdriftoja. Gandrīz tikai tev zīmēs sanāca, ne? Jā, bet tur jau tālāk pa to gonku, tur sākās kalns, tur principā līdz tādai pilsētiņai, un pēc tam bija tas otrs kalns, cik viņš bija kaut kādā 8-10 kilometri. Tas pirmais jau bija. Jā, un to pirmo jau iet, tā visu laiku 400 plus vatiem visu laiku iet nopietni. Tā, tu domā, veči, ilgi šitā nevar. Bet dīrā, un pēc tam uzdīrāja līdz kaut kādam puskalnam, un viss sāk jau tā kā atmesties, par lielu, pārbaudīja visiem, kas tur atlasījās, mēs tur, es nezinu, 15 apmēram, 20 varbūt, jā. Mums jau nometās, bišķi uziet to otru pusi augšā tā, beigās jau sākās pusks, visi iet. Un priekšā jau tas mocis rāda, lai bremzē nost tā kā lēnāk, lai neārdās. Es domāju, beigais, tur drošība. Pirmā doma bija, lai tie amatieri nenositās. Jā, es domāju, bet viņi pārāk bremzē. Nebija nemaz tik traka viņa bremzē. Beigās mēs pabraucam no tā kalna noskatās, viss noliek mierā. Noliek mierā, galdi klāt,
tur ēdamais, tiešām tā kā uz kāzām, tur, ko tu gribi. Tad mūsu tipa kāzas, cepuma, želē, končs, skola. Un viss noliek mierā, pagaida, kad atkal viss sabrauc kopā, tā kā tādā koptrendiņā. Tā, lai nepadaudz, lai neizmaisīt par to ceļu, lai kārtību viņi var dabūt kaut kā. Atkal viss sabrauc kopā, davai visi ir braucam tālāk atkal. Līdz nākamajai vietai. Un aizbrauc un izrādās, ka tajā trasē viens kalns ir tā kā segments. Kur principā tā sacensība bija tas kalns. Jā, kur ņem laiku un principā kas tur vinnē, tas tur vinnē. Pirms tā kalna izved ārā pat tādu, es nezinu, tā kā abeļdārs, tad principā grantu un tāds segments iekšā, tāds 20% pār kaut kāds. Principā tas laiks, ja es labi gabalu nobrauc, pabrauc bišķi uz leju, tad ir tas abeļdārs, kas sanāk nobloķē. Kad sanāk no sākuma viens šidāts, tad bišķi pabrauc caur kaut kādu tā kā bedri, kur apakšā viss ir tā kā nobetonēts kratekls un vienkārši šidāts 24%, tāds uzdzen augšā, izbrauc ārā uz ceļa un tur sākās segments. Tas, kā viņš bija, Tudors, vai... armijas kalns, laikam, no vienas puses. Tur bija segments. Tur ir segments. Mēs jau pie viņa tā segmenta piebraucam jau ar pilnām kājām. Jūs vienkārši paņēma arī mēs jau braucām visu. Reāli, ja tu gribētu, un tagad tad, tas čalis, kas vinēja, tas arī teica, tas pēc tam tur ir pavizinājies vienkārši, un vienkārši piebrauc pie tā kalna un ņēmis, svaigs. Un tad uzbrauc augšām, kalna galā mūs, protams, kā sagaida Jānis ar fļagām. Izrādās, ka viņš mums gaidīja fļagām, un pēc 500 metriem bija klātie galda. Mēs Jāni bijām labi, tā kā izsaukuši. Reku iepriekšējā vakarā aizsūtīja viņu uz Decathlon, viņš sapirka pudeles. Tad nākamais visas ledus un viss tās kā solīja arī silt, tad bija augstais dzēriens, parastais, gan cukurdzēriens, ūdens ar ledu, bez ledus. Tur viss bija sagatavots tā kā normāli. Bet izrādās, ka tālāk bija galds, kur viss bija atvēsināts, varēja paņemt to pašu. Un tad uzbraucām tur, savācamies atkal braņu, vienkārši braucām uz finišu. Kas bija sākumā, kad nevaram izdomāt, vai kādā vispār režīmā turpinam, tad nobraucām galīgi īzī, kad, apmēram vienkārši noripojām. Un tad sākam domāt, kādā tempā braukt. Un tad Dāna uzradās ar Ukraiņu čali, kas ir īstenībā uzvarēja arī to kalnu. Un tas visu laiku tā normāli slānēja, un mēs abi braucām līdzi, un reāli tur jau bišķiņi tā kā dabū iekšā. Un tad, kad bijām uzbraukuši augšā, tad arī visam no sakala izšķīdz, un tad ir tagad, kā turpinām bez mazai, kaut kāda grupiņa brauc, labi, ir šī izstāsts braucēji, vai braucam vismaz, lai pašiem inčīgāk. Un tad arī tā līdz finišam aizbraucām. Un finišās ar veco onkuli cīnījās. Viņš bija tik samanražējis. Man nāks, es jau tur braucam, tai finiši jau pēdējos 3 kilometrus es jau skatos. Onkulis sit pa kājām un lej ūdeņus ārā. Tur es domāju, te būs sūda kaut kāda. Es Zintaram saku, es viņam tūmā nebraucu. Zintaram saka, es gan patīšu. Kā tas ir ideāli? Principā visi tie ir priekšnoteikumi Latvijas gonkām, kur visi manažē, kur visi tur bez mazvai, tā kā vienalga pa 10. vietu, bet cīnīsies līdz pēdējām. Tur es nezinu, kur tā vieta mums tur vispār, bet pilnīgi, pa lielam tā nav. Es saprotu, jā. Bet mēs uz finišu gājām. Tu vinnēji? Jā, tu vinnēji. Pacēl rokas. Jā. Vienmēr to skatu vienkārši brauc iekšā. Galvenais tur tāda Turpat kopērtēm neapbalvoja. Tur tikai to kalnu. Bet pasākums bija inčīgs tāds. Visā citādi Britī labi. Tur pēc tam arī labi pabaroja. Tur, kas gribēja visiem maliņiem un kolām un aliņiem. Jā, īstais nekāds fakes nebija tur bezalkoholiski. Jā, tur tad visādi citādi, ja tur nebūtu, mests mierā, tad tā būtu bijusi ritīgi krūta gonka. Bet, es saku, kopumā jau ir ok. Kopumā jau ir ok. Katrā gadījumā to startu manriku mēs visu dabūjām.
Nu, to pirmo līdz tai... Viss izbaudījām. Nu jā, kad man jau tur bija jau normāla krīze, ka es jau tur tirinājos un vienkārši ar tā domu, ka es vēl neesmu ticis pirmajām kalnam augšā, ka man jau ir, es jau braucu jau ilgu laiku pie virs limita, tā kā, kad es tā nevaru nobraukt visu to gongu. Mēs to trasi izbraucām, es zinu, kas tur ir. Es saprotu, kas notiek, ka tur jau visi zināja, ka tu lītās būs stops, ka tev vienkārši... Es izturēju tikai daļu Danas. Tā kā es skatos, ka Dana arī tur putām uz lūpām vienkārši turās, vai, ja Dana reāli velk līdzi, tad, vienalga, ja viņa nosprāks, tad es nosprākšu ar viņu, bet, bet ne pirms viņas. Bez tam, tagad ir teicis, ka pirms beigām jau bišķi nomet mierā, un tad jau palika atkal komfortabli. Bet jā, vismaz tādā ziņā tas bija labs. Vismaz tas jau ir, tas dabūja to, varbūt to pirmo gongas mandrigārā. Nu jā. Nebūs dobeli, jā. Dobeli tāpat ir slidena. Es tikai palieku dobeli, tu vari gatavoties vai negatoties dobelē. Dobeli. Dobelē tu vari izskāpt pirmo aplī un aizbraukt līdz beigām, tur visādi var būt. Tur vienkārši, tu vari izdomāt, kādu scenāriju, tu gribi kādu taktiku, bet tur būs kāds, kas ieviesīs savu taktiku un scenāriju un vienkārši būs tāpat smagi. Būs kā būs. Jā. Ka jā, labi, un bez mums jau arī tu biji nometnē. Jā, man bija... es biju viens pats, es izmantoju to iespēju, ka braucu viens, bet es braucu viens pats tā iemesla dēļ, kad laikam vienkārši es gribēju atpūsties no cilvēkiem. Man ikdienā ir tik daudz cilvēku apkārt, un viņi visu laiku no manis kaut ko prasa un grib, un man visu laiku pa viņiem ir tikai jārūpējās, un man gribējās tā kā laikam tik prom, bet man arī Sicilijā patīk, tāpēc, ka man tur ir tie draugi, un es pie viņiem aizbraucu, un es jūtos kā mājās. Man tā laikam ir tā atšķirība, kas man ļoti patīk. Viņi arī ļoti gaida, kad es tur būšu. Nav tā, ka man tur negaida. Un es gribēju ļoti, tur bija... Es 8 gadus esmu, jau 8 gadus tur braukāju. Un tur ir tāds viens parks, kurus nekad nebija aizbraucis. Tāds otrā augstākā virsotne uz tās salas, tāds kalnu parks. Un es uz to parku šausmīgi gribēju ar riteni aizbraukt. Tas bija braucis garam ar mašīnu. Mēs kaut kad bijām ar Andas ceļojumā uz Sicīliju atpūsties. Un mēs braucām ar mašīnu pa šoseju, un es to kalnu visu laiku redzēju. Un es viņai teicu, kādreiz gribu uz to kalnu aizbraukt. Un vienkārši tā sajūta. Un tā kā es biju tagad tajā kalnā, es braucu pa to ceļu augšā tam kalnam. Un es to šoseju redzēju, un es tieši sūtīju Andai vidēs, atceries to kalnu. Zikā, tas tāds... Es saku, man nebija tā nometne, un es tur nevizinājos. Tur normāli arī strādāju tajā nometnē, normāli braucu, bet es arī iegūtu tādas emocionāli vairāk uzlādējos no tā visa. Man tas bija svarīgi. Man vajadzēja to īstenībā, es nezinu, man liekas, ka tie cilvēki, kas varbūt kādreiz pieķer līdzā, ir sapratuši, ja es kaut kam tādam nopietnākam gatavojos, tad es parasti aizbraucu pirms tam uz Sicīliju, jo tur es varu sagatavoties. Jā, tev arī emocionāli. Jā, mentāli. Mentāli tam visam sagatavoties, jo es zinu, ka fiziski ar jums kopā man pat īstumā varbūt būtu vēl labāk, fiziskā ziņā, jo, protams, tā grupas braukšana ar jums kopā un vispārējais tas jau iedod vēl vairāk, bet šoreiz vairāk bija stāsts par to, kad man jau gonkās, jūs nebūsiet blakus. Es domāju, ka pilnīgi noteikti. Jā, kaut gan spriežot pēc jūsu apjomiem, man vienbrīd radās jautājums, vai jūs gatavojas kādai ultrēku? Es nezinu, vienkārši. Mēs te izmetīsim mazot 1000. Bet man bija forši, man bija 2 gonkas. Viena bija uzreiz startā, kad es aizlidoju. Šeit es gribu pateikt, vienmēr klausiet savam mehāniķim. Ja mehāniķim saka, ka zobrats ir kritisks, tāds bīstams, bet tu viņam atbildi, gan jau, ka sajies, nesaiet. Visticamāk, ka nebūs. Visticamāk nesaiet. Kas tev bija zobratam? Man viņš bija tāds bišķi vairāk padils nekā vajag. Priekšējais, vai ne? Jā, tāpēc mēs treņā nostājās, kur Arvi Movalē zobrats pazūd. Jā, bet zini kā, īstenībā varbūt, es pēc tam pats secināju, varbūt tam visam tā vajadzēja notikt, jo, tu zini ļoti labi, man nepatīk baigi eksperimentēt. Ja es ar kaut ko lietoju, es baigi negribu mainīt un neko eksperimentēt. Un es biju piespiedu kārtā dabūju nomainīt no ovālā uz apaļo, jo, tur Sicīlā ovālo nopirkt nevar. Tur var dabūt tikai apaļo zobratu. Un es nopirku apaļo. Man īstenībā
Nenormāli patīk. Man ritīgi reāli liekas, ka griežās labāk. Un es domāju, bļāvens, un es to nebūtu, es Latvijā to nebūtu izdarījis. Es 100% saku, es būtu nopircis vēlreiz ovālo, es nebūtu pircis apaļo. Un tagad es pārēju apakaļ uz apaļiem zobatiem. Un es saku, varbūt tam visam tā vajadzēja tieši notikt, jo... Bet tā gongs tur viņiem, tiem siciliešiem ir vienkārši dūls, ir bija kamikāds. Bet īstenībā, es nezinu, vai jūs dzirdējāt, bet es zinu, ka ar mani tajā laikā, nedēļu pēc tam, kad es biju jau nedēļu padzīvojis, pavisam otrā saules galā bija sacensības Avalonā, tādā pilsētā, kur piedalījās Cirvels. Es skatījos kaut kādos sociālos. Viņš atbrauca 5. kopvērtējumā, savu vecumu grupu viņš uzvarēja, un tur dod arī Kalnu karaļu kreklu, un viņš dabūja arī to. Un īstenībā es zinu, cik tās gongas ir grūtas, un īstenībā es viņam rakstīju, es viņus arī satiku lidostā, pēc tam, kad es lidoju mājās, teicu visu cieņu īstenībā, jo tur es zinu, kas bija no tās, tā komanda, pie kuras es braucu ar ciemos, no tā, viņi tur tie čaļi dzīvo arī dažādās pilsētās, tāpat kā mēs, viņi tur, piemēram, viena daļa bazējās Palermo, bet citi dzīvo citur, un tie, kas dzīvo tuvāk tai pilsētai, bija aizbraukuši to gongu, un es zinu tos čaļus, kas tur bija aizbraukuši, un daži no viņiem finišēja pat aiz viņa, aiz Cirveļa. Un es tos čaļus, tā kā esmu pabraucis kopā, viņi normāli čaļi, tā kā Cirvels ir ritīgi labā formā. Vismā ļoti labi nobrauc. Viņš jau vienmēr jaudīgs ir bijis. Jā, bet tur ar tā gonka nav bija viegli. Tur bija pēdējais finišs bija kalnā, un tas kalns diezgan tāds smags, nav tik vienkārši. Tā kā jā. Un otra gonka man nenotika nemaz, jo, atcēla startu mums, jo... Viņš aizbrauc uz 2 gonkām. Jā, pirmajā gonkā es vienkārši tur baigi gribēju plosīties un vēl kaut kas visi labi griezās un tā tālāk, bet vienkārši es nevarēju piecelties kājās. Man vienkārši rāva pāri, es dabūju sēžotas laiku braukt un man projām neviens tur nelaida. Kā es tur pāris reizes aizbraucu projām, bet viņi tur baigi zināja, kas es tāds esmu un tur nekur nelaida mani. Un tā es tur vienkārši tur bija beigās grupas finišs un es vienkārši ieripoju iekšā ar visu grupu un es tur negāju uz to finišu. Es domāju, es tur iešu uz finišu to zubru, tur var sūdu sanākt kaut kādu. Un otrajā gonkā... Tad jau viņš tev bijis īstenībā diezgan kritisks. Tā. Jā, es viņu nomainīju uzreiz. Svētdienā man bija gonka, es otrdienā samainīju. Jā, jo parasti tā, lai priekš sāk raud pāri, tur taču jābūt baigam. Jā. Es teikšu tā, nevajag riteni vest sagatavot uz nometni pēdējās 3 dienās. Tā ir tāda laba Neko nevar dabūt. Jā, neko nevar dabūt. Un es viņu savācu piekdienas vakarā un sestdienā es no rīta lidoju projām. Man nebija vispār variantu. Es vēl tajā vakarā stelējot riteni iekšā kastē. Es štukoju noņemt no tačkas to klāni visu. Tā kā nost. Es viņu sāku skrūvēt nost un sapratu, ka es vienkārši tur savā balkonā tumsā es tur neko nemāku atskrūvēt un neko sačakarēšu. Un tur nebūs gunču pieskāriens tam visam klāt. Un man tas ritens nekaķīs vispār. Gan jau, ka sajies tādu pašzobret. Bet otro gonku atcēlu, tāpēc, ka čaļi, tur ir 2 starti, sākumā starts tā kā tiem, kas ir virs 50, vecāku gadu gājumu, kungiem, un viņus tur brauc paši. Vismā pārsteidz, viņiem tā grupa milzīga, viņi kaut 80 čaļi, un tā nav tāda gonka, kā jūs bijat, bet tā ir tāda gonka, viņiem vispār tās mazās gonkas ir pa apļiem, tur kaut 8 km apuls, 4 km. Viegli norganizēts. Jā, vienkārši noslēdz mazu aplīt un pa to apļiem tur gonko, un čaļi vienkārši tie vecie. Viņi tā normāli pestīja visu laiku, un vienā līkumā visi aizgāja pa pieskaru, tur normāli izšķēdījās, bet tur bija nenormāli. Tur bija ritīgais gaļas lauks, tur bija asiņi pa visu asfaltu un kaut kādi 4 atslēgas kauli, tur rokļi, un tur bija normāli nošķēdījušies kungi, un visi ātrie, bija 2 ātrās palīdzības uz tām gonkām. Tās paraunos. Jā, tās paņēma, salika visu pa mašīnām, aizved uz slimnīcu 1. porciju, 2. porciju, un tad organizatori pateica un piedodiet, zin kā ir mums nav ātrā palīdzība, vairāk mēs gonku nevaram palaist, un tad visi tā kā pieņēma lēmumu, ka nebūs gonka, bet tad mēs tur savācāmies 20 čaļi un uztaisījām gonku. Ar finišu Palermo. Tur sanāca, ka mēs bijām tā kā kalnam vienā pusē, jāparvāc pār tādam kalnam, jānolaižās pilsētā, tur sarunāja vienā kafenē, tur finišs ir, tur viss ķipā finišē un tur iedzēr kafiju. Tur līdz tam kalnam es viņus tur spīdzināju nereāli, bet viņi tie kalnā, viņi kretīni vienkārši, Bet smagi gāja, man grūti gāja. Tas tā kā mums ar to beļģis atcerējos. Jā, man grūti gāja. Bet treniņa. Mēs arī vienu beļģi satikām treniņā. Mums pievienojās čālis. Viņš arī tāds, cik viņš bija? 58 gadi. Kaut ko tādu. Jā, un galvenais mēs braucam no tā.
neteiksim, ka lēni, pa visi var ne, jo mums pēc 4 stundām jāsāk strādāt, pa lielam uzdevumu pildīt, bet mums... Mēs braucam pieklājīgi, tā kā. Jā. Un galvenais, un viņš visu laiku sēd, un tā jau, ka sāk kaitināt, ka viņš tāds Inters saka, bet moškiņu atkabina, mēs saka, bet tā mēs tā 4 stundām nevarēs vairāk. Mēs tā ģitam, ko mēs darām nepareizi? Un cik kā viņš sēd tā, un tu paskaties mugur, tu parastais ritens, parastiem bremžiem, Garmins pat nav virsū, ja? Un nav tā, ka tev tur baigi viegli. Beigās mēs tur saka, mēs braucam, mēs saka, jau zinu, kas ir, mums vajag bišķi uzlādēties, mums vajag kaut kādu kolu, kaut kādu cukuru dabūt iekšā, mums reāli jāsāk rukāt, bet diezgan nopietni tur vēl. Mums, kā viss jau vēl sākās tajā vienā kalnā, mēs braucam, es jau... diezgan ir grūti. Yeah. Mēs tagad bišķiņāts labi nepsihojam, pabrauks, tāpatās arī jaudīgi, bet bišķi mazāk. Viņš mums sāk braukt garām. Viņš brauc garām un ģirtam uzreiz tāds, es viņu nelaidīšu nekur. Beigās atkal 300 kaut kāda vata plus, tā kā brauc augšā, mēs palikām atkal trietā. Yeah. Un tad sagaidījām pārējos, un tad mums sākās otrs piedzīvojums ar viņu. Mēs sakām, nezinu, ka benzīnā kaut kur mums vajag bišķiņ kaut ko nopirkt. Yeah. Nē, šodien te visi ciet, bet es zinu, kur ir laba kafēnīca. Es saku, labi, aizbraucam uz turieni. Viņš mums ved no tā ceļinos, kur mums mēs bijām ielādējuši trasti. Jā. Es saku, tālu tur jābrauc nost ir. Mēs tā negribam baigi virs tām 6 stundām braukt. Nē, te bišķiņ uz leju, te 200-500 metri, te patās ir. Tāds kalniņš ritīgs uz lēnu, mēs jau redzam, pēc tam viņam būs jābrauc augšā. Galvenais, tas nav bišķiņi. Šitie te lielie līkumi. Vienkārši bijās lejā. Galvenais, viņš es Zindaram saka, vienīgais izskaidrojums, jo tā kafēnīca pieder viņam. Kāpēc viņš būtu jābrauc? Bet to braucam. Viņš saka, ne šī ciet. Nekas, regūs priekši vēl viena, vēl braucam lejā. Jo braucats. Tā arī ciet. Eitunos. Pēc tam mēs aizbraucam, paņemam tur kafijas, kaut kādas koliņas, tur sēžam un runājam. Kādā vārtrūmē ritīgi. Tāpēc viņi parunā, tad viņš tur stāst, viņš pagaidīt tur. Kāds gongs jūs brauc, jūs to brauc? Mēs sakam, nē, tādu mēs nebraukšu. Tā, tur bija tur 280 kilometri. Mēs sakam, nē, mēs nebraucam 280 kilometri. Tajā tur 350 kilometri tajā jūs bija. Mēs sakam, mēs nebraucam 350 kilometri. Tajā, tur bija kaut kādi 500 kilometri jūs bija. Mēs sakam, mēs esam no Latvijas, mums vispār uz 5 stundām 300 kāpu metrus mēs ar savā. Viņš ar saucās kaut kāds dulās gongs, kur ir arī mega augstuma metri, tur 5000 un uz augšu apmēram tādas kaut kāds, ka viņš brauc un mēs viņam pēc tam prasam, tu nezini kaut kādu tādu 10 minūšu kalnu, mums te tagad ir 4 reizes pa 10 minūti jārukā. Kāpēc mums tas vajadzīgs? Es saku, mums jāstrādā. Kāpēc? Es saku, labi. Tad jau viņš mums gribēja aizmasināt vēl, projām uz vienu. Tur Pogačars trenējās. Mēs esam tik tālu prom no mājām, ka mums vēl jāuzstājas vēl tas uzdevums ir un vēl mājās jātiek. Mēs viņu pamet vienā. Tā bija diena, kad mums sanāca, mums skatās ar visiem uzdevumiem, bija virs 7 stundām. Kad tas nebija plānot, tas vienkārši tā sanāca. Tur bija gan beļģis vainīgs, gan tas, ka mēs gribējām pirmkārt apbraukt apli. Un bišķi nezinājām, ka mums tik ilgi tas viss, kad būs tik grūti arī tā trasa. Bet tas, pa ko mēs runājam, ka tur tie čāļi, kas tur ir, viņi, baigi jaudīgie pa tiem kalniem. Plaknē, es saku, tur plaknē man... neceļot savu baigo ego vai ko, bet plaknē, protams, viņi jau paši teica, mēs tev tajā plaknē varam pienest ūdeni, mēs tev netiekam līdzē tajā plaknē, bet kalnā tur... Tur, kur sāk gravitācija strādā, tur ir gravitācija, Tu esi par lielu. Es nejūtos baigi liels, bet, es teiksim tā, ja es tur tajā kalnā, man ir 330 plus vati, un es jau jūtu, ka man vārās jau tas motors, tur čaļi tā, tā kā... Caur degunu vēl elpo. Tad tur tā... Bet es atbraucu otrais pie kafēnīcas, es neatbraucu pēdējais. Tā kā es neatmetos. Mani izčakarēja spusks. Loģiski, es vienkārši spuskā nenogāju tik slim lejā. Bet runājot par trasi, es vienkārši atceros vienu lietu, ko jūs ievērojat tā īstenībā. Jums arī Garmin. Jūs ievērojat, ka es nezinu, vai citi cilvēki to ir ievērojuši. Man liekas, tas pēc jaunā update, ka ielāda iekšā trasi Garminam. Jo es, principā, kā jūs braucāt treņus, man treņos laika bija karte. Priekšā, jūs pildījāt uzdevumus, vajadzēja redzēt. Man bija karte, un apakšā man ir 2 rādītāji ātrums un jauda.
man vairāk, kas tur nav. Man bija pārsvarā tur kaut kādi, plakni, taisnīgi gabali jābrauc vienā jaudā, kalnu otrā jaudā, un tad man tur baigi nevajadzēja, tur baigi tā smalki redzēt, jo es tur nespiežu tos laptājums, nespiedu. Bet, te, kad tu ielādi iekšā karti, viņš tev iezīmē tajā kartē kalnus. Un tajā kartē tie kalni krāsaini iezīmējās. Tev, tā kā segments tāds parādās, ka tu brauc tajā kartē, tu redzi, tur ir zaļš kalns, sarkans kalns. Man īstenībā ļoti iepatikās. Pirms tu brauc, un tu jau kartē, ne tikai tas kalns tev izmetās ārā, tā kā atsevišķs loks, bet tu jau kartē redzi, ka tas kalns būs, tā kā uz priekšu. Un tas man ritīgi iepatikās. Es biju baigā starā pa to. Jā, es nelādēju karti. Mēs jau tai kalpē, es nezinu, jau 8 gadus, jau cik mēs tos ceļus principā no galvas visi zin, mēs tā iziet ārā, jo mēs jau uzman galvā tur atkal tās, lai mēs paņēmām Danu līdz treniņu. Vai arī Dans, jā, un apmēram jau zinu. Taisīju to mašanu, tāpēc, kad es tur esmu tik daudz izbraukājis, ka es arī visu tos ceļus zinu, bet es speciāli taisīju katru vakaru karti ar tādu domu, lai man ir iekšā kaut kāds kalniņš vai kāds ceļu posms, ko es neesmu braucis, jo man patīk to stravāju, tas heat map. Tu uzspied, tu redzi, kur tu esi braukājis, un tad tu vari izbraukt kaut kādu vietu, kur tu neesi braucis. Un tu vienkārši, tāds bija tas mans mērķis, veidot tos apļus, lai tajā aplī ir iekšā kaut kāda cilpa vai kāds ceļu posms, kur es neesmu bijis. Tad vienkārši tādēļ man tā karta bija priekšā, man baigi, tas man ir tik iepatikās. Es nezinu, tā, ja nav jāspiež tie laptājumi, pirms Latvijā, protams, man liekas, stāv tas ekrāns, kur tev ir, tur, nezinu, jauda, tur kadence, sirds un viss, kas tev tur vajadzīgs, bet tur man tas nebija tik svarīgi, tad es tā, bišķi brīvāk varēju. Ja, man patīk pēc tam kartiem, ka mēs Gironā, mēs īstenībā arī ar Dzintaru norunājam, nezinu kāpēc, bet principā ir tā, ka Gironā, es arī jau daudz gadus tur esmu, bet es tur ceļus īstenībā labi neatceros. Man kaut kā liekas, viņi visi vienādi, un man katru gadu es kaut kur aizšauju greizi, un es apmaldos, un es nesaprotu, kur es atrodos. Tad Kalpē man kaut kā liekas, ka visi saprotamāks. Jā, es Kalpēs, gan Gironā es 2 reizes bijis, gan Kalpē. Gironā es vispār, bet tā kā man būtu jāizbrauc ārā no pilsētas atkal, tā kā mudrītos tur un nezinātu, uz kur pusi. Idejiski, jā, kaut kāds virziens, bet vispār, tā kā, nav tas, ka es braucu pa to ceļu, es nezinu, kur es iznākšu ārā. Man tikai aptuveni nojausmu. Kalpa arī 2 reizes bijis, un tur reāli brauc un atpazīst vietas un zina, ka šis ceļš vedīs tur un tur. Līdzīgi kā Kuldīgā, bez mazliet. Jā, kaut kā vieglāk orientējies tajā apvidū. Nezinu, kāpēc, bet tā ir. Tā Girona, es esmu bijis arī Gironā 2 reizes. Viņi ir kaut kur līdzīgi arī tur, kur es dzīvoju, kad es braukāju pa Siciliju. Ir kaut kas tāds diezgan stipri līdzīgs. Tur tie ceļi. It kā liekas, iet uz to pašu virzienu, tu ierauj iekšā un tu izbrauc ārā. Nifigā, tu domā. Cik reizes mums bija? Reku, šitas ir tas ceļš, kas būs tur un tur. Braucam tāds vispār nav. Mēs ne tai virzienam vispār nav. Vispār esam garām. Es atceros, kad jau, bet tāda kārtas. Bet mums arī tagad Kalps nomet no laika apstākļiem īstenībā paveicās. Man laikam mums bija kaut kāda lietājuma. Mums bija aklimatizācijas. 2. Pirmā bija, lietu mēs nedabūjām, bet bija tāds nolījis mitrs. Otrā diena tur iegāja dabūjām lietu. Man liekas, ka es rociņām, kājņām, nobrauc 2. dienu, bet sākot no 3. Mums bija 2. diena, mums bija tests. Un principā sanāca, kad mēs bijām izdarījuši jau lielāko visu daļu, palika katram pa 3 minūšu. Tad kad bija ģirtam starts, tad ritīgi sāk līt. Es vienkārši tur vizinājos riņķī un vienkārši lēnām izlīju, jo gaidīju. Man bija jāturpina braukt, lai es nenosaltu, jo kā viņam ir 3 minūtes jāuzlādē ritīgi. Un pēc tam 11 minūtes, kamēr samērās. Un tad man tās nepilnās 20 minūtes bija sev jāuztur kaut kādā veidā pie dzīvības. Jo tikko kā viņš... gāziens tāds labs. Labi, mēs dabujām lietu, pēc tam Egils ar Mārtiņu piebrauc, tie bija arī kruz dabūjuši tur kalnā kaut kur. Bet pēc tam bija vienkārši, visas dienas bija perfekts, saulīt, viss. Man laikam līdzīgi, man arī kaut kāda 3. diena bija tāda, ka no rīta bija līs, tā diezgan pa nakti līs un no rīta vēl smidzināja. Un tā kā es gāju ārā, tad asfalts bija diezgan mitrs un vēl pilsētā tā kā smīņāja. Bet es jau izbraucu ārā un tur jau bija pārstājis līt, un kad es jau braucu mājās pēc 4 stundām, viss bija sauss. Un tā arī bija viena no vēsākām dienām, kad es varbūt izbraucu tādās... 4 stundas ritem, brāt? Jā, 4 stundas, kas tad to dara? Jūs jau tā jums bija atpūtas diena, ne? Nē, kā 2 pietiek. Jā, bet pārējais... Bet es vienkārši... Bet īstenībā
Es baigi vienā dienā atsalu, kad es biju uz tiem kalniem, aizbraucu uz to parku. Tur gan es atsalu. Tur augšā bija kaut kādi 6 grādi. Un tur tam parkam ir tas, gan jau kas arī bija. Es bijuši, ka uzbraucu augšā kaut kādā lielā kalnā. Un tad tu principā kaut kādu pusdienu pavadi tur. Pa to augšu. Jā, pa to augšu. Jā, tur ir pavēs. Jā, tas parks arī tāds ir. Tu vienkārši piebrauc apakšā, ir kaut kādi plus 16. Tu uzbrauc augšā, tur bija 8. Un tad tu vienkārši braukāji. Tu augšu brauc, jā. Un es pēc tam, ka braucu lejā. Tu nosās un pēc tam lejā un atkal augsts. Pirksti palika zili vienkārši tā, ka ritīgi. Es jau sāku domāt, ja viss kritīs no ostiņa. Es biju ritīgi sabījies. Tā kā gustam pagājušo nedēļu. Jā. Tā kā, jā, tā. Bet... Jā, tā kā tās nometnes, jā. Nē, kas bez mums, kur mums vēl Kaspars aizved nometni? Kaspars ir ar izlases Turcijā, jā, viņam ir sacensības. Man liekas, ka šodien vakar sākās kaut kas. Nē, viņam bija kaut kāda daudz diena, bet, ja godīgi mēs, nezinu, vai laikam pasakojuši līdzi kārus. Man liekas, ka vakar viņi sākās šodien. Jā, nē, daži dienas jau iet. Iet jau. Es tikai redzēju, ka Stravā bija, Gonka bies. Kad vispār, ka jā. Bet, jā. Ja jūs ieturēsiet runāšanas pauzi, tad es varbūt ašamā varu uzmanīt. Bet viņiem bija arī, man liekas, kaut kādas 2 nedēļas vismaz ar... Man liekas, ka viņi diezgan pagar tā daudz dienu. Tur ir diezgan bet viņi arī ilgi. Daudz dienu, jā, es domāju par nometni kā tādu. Man liekas, ka viņi aizbrauca varbūt nedēļu pēc mums, bet arī ir ļoti ilgi projām. Jā. Tour of Messin, vai ne? Man liekas, ka tā ir tā. Jā, tā ir Turcijā, man liekas, ka... Var pasīties Stravā, lai es atcerēšos vārdu. Ir Mersina. Te ir GC, es atvēru pēdējo. Bet es varētu paskatīties pēdējo etapu. 4 etapu tur bija, jā. Jā, kaut kas. Man liekas, ka toreiz minēja, ka 3. ir visdūlākais, ka tur bija stipri daudz arī augstums. Visi viņi, man liekas, tur bija jaudīgi. Reku, latviešu puikas Sipovičs Riks ir 44. atbraucis pat. Šodien, jā? Nē, tas ir tajā 4. etapā, tas bija laikam pēdējais. Tas ir grupas kopējais laiks, ka grupas finišs bijis. Diezgan štāls ir 56. Arī tas štāls ir kūl. Jā. Tikai kūldīznieks. Grunduls Čalis, kas bija pagājušajā gadā ar mums, ir 93. Arī nav slikti. Kaspar, nezinu. Varbūt kaut kādas tehniskas problēmas. Jā, bet tad sezona tur arī sākusies. Jā. Nē, sezona ir aizgājusi pilnā sparā. Jā, ja neskait, šodien noskatījāmies tieši pirms ieraksta Parīzi-Rubē, kad atkal pierādīja čaļi, kad 60 km vienītī 48 km/h nav nekas pa bruģi. Jā, vai ne? Līkumos un bruģī. Tas varbūt tas, kur mēs varam pārslēgties lēnām garam pieejot tam, kad mums tuvojās pašiem sezonas pirmais starts, bet iezīmējot to, kas ir šobrīd tāda aktualitāte, vispār, man liekas, tādā profesionāla riteņbraukšanā šobrīd pēdējās gonkās parādās viena aktuāla lieta, ka visas daudz gonkas tiek uzvarētas ar otrivu, ar solo otrivu. Solo uzvars, tā būtu pareizāk teikt, bet nevis solo. Ļoti iespaidīgs. Nevis solo uzvars, kāds bija agrāk jau iespaidīgi likās 10 km solo uzvar. Tagad čaļi jau šogad jau viss sākās ar Pogačaru, to Strazi bija Anči. Tur bija 80 km. Jā. Pēc tam viņi tajā Spānijā divatā aizbrauc vispār kaut kāds 130 km. Divatā, Pedersens ar... Nē, Pogačars ar savu komandas biedru aizbrauc divatā projām vispār kaut kādu no starta gandrīz, vai tur vienkārši dulli. Bet gongstē tu viss tiek uzvarētas, ļāviens. Viss ne, bet, principā tādas, kas ir tādas lielas klasikas, tādas, garās. Šodien, arī, piemēram, 260 km, kopēji. 260 bija kopējais. 48 vidēji, 60 solo. Jā. Nē, vienkārši fakts jau uz 5,5 stundām. 48 vidējais, bet viņš uzvar ar solo. Tā kā solā uzvar. Tas nozīmē, ka viņš iet pa priekšu vēl virs vidējā. Ne, tas bija viņam, tas uzvarētāja laika. Iespējams, ka sākums bijis vēl ātrāks, un tur viņš varbūt tā kā pakatās, bet vienalga idejas. Es satika pa dienu, ka gāja gonku šeit vēl palikuši ir cik tur 60 km. Vanderpools priekšā ir viens pats un vidējais 49. Tas ir viņam.
Tad grupa nāktu no muguras tāpatās, ko Pusvēl tur no komentētājiem bija tas, kad bija stiprs vējš arī. Jā, un šitāt... Tad, kad viņš aizmuka prom, tad viņam bija pretvējš. Tad bija pretvējš. Bet, tur teica, ka šī ir vēsturiski ātrākā gonga. Jā. Par 4 kilometriem ātrāk, ātrāk nekā pagājušo gadu. Tas ir daudz. Slimi, jā, kad teikt, tur ir... Jā. Kas ir? Tur puikām otrā etapā, tur mūsie puiši laikam tur kaut kāds iespējams zavals vai kas ir bijis, tur diezgan daudz izstājušies. Tajā Turcijā? Jā. Jānoskaidro no puišiem, kā viņiem. Jā, ko mēs vēl satikām, taču Trautmaņa puikas bija mums Kalpē bija, Murjāņu čāļi bija uztaisījuši nometni arī. Jā. Tur arī Bariņš. Viņiem gan bišķiņ tur ar problēmām dažām, bet tā kopumā. Okay. Bet jā, tas ir, es nezinu, īstenībā būtu interesanti, kā iezīmēsies Latvijā sacensības, vai amatieris kāds mēģinās taisīt pārsteigums un iet solo ātrāvienos. Mums jau ir, man liekas, ka tur ir tādiem profiem izskatās, vismaz no malas izskatās, ka neviens nemaz negrib ar viņu braukt kopā, tāpēc viņi palaiž. Redz, ka viņi ir mežoņi nenormālie. Tur 3-4 čaļi, kur vienkārši no cits līdz. Šodien viņš aizbrauc, ka viņš kādu no 3. kaļas vienkārši sēdz, aizbrauc projām. Aizbrauc garām un aizbrauc. Tīri, man liekas, ka nevar neviens viņam. Viņi izteikti liekas, ka viņš ir pārāks, ka tur neviens arī nevar aizbraukt. Nē, īstenībā, es te atcerējos, baigi smuki nostrādāja Lidl komanda tajā vienā gongā. Kas tā bija, ko darīja? Klasika, kur Pedersens uzvarēja, kur bija beigās finišs, ka Pedersens gāja ar Vanderpools finišu un Pedersens vinnēja. Tur gan viņa tā Lidl komanda ļoti smuki viņa apspēlēja, kur bija tas, kā es teicu, nesamā, Jorgensons, nē. Viņiem ir tas viens tāds, nē, tas bija Itāls čals, aizmirst vārdu, Lidlam ir, komandāts čals. Viņš visu laiku šāva bults un brauc projām, un tad Pedersens sēdēja, un tad tas Vanderpools viņu dabūja ķert, un viņi tur baigi, tā kā taktiski apspēlēja, un beigās viņi tik laikam paši, man liekas, atzina, ka tā bija taktiski tā cīņa. Viņi divatā pret viņu vienu. Tā, lai varētu, jo tev ir jāizsūt 2 čaļi, tev viens ir jāupurē, lai viens vienkārši tā kā vispār, izbeidzās, un tad otram ir kaut kāda cerība mēģināt viņu uzvarēt. Tā. Es nezinu, tas ir mans personīgais viedoklis, bet man liekas, ka tur ir tā peletonā pāris uzvāra tādi, kas vienkārši cits dimensijas. Kā 3, ne? Jā. Man patika, es nezinu, vai to var teikt, bet es kaut kad runāju ar Kristu, un viņš teica, ka Tirēnā bija tā sajūta tāda, ka brauc Jumbo, un viņi spēlēja tā kā PlayStation. Zin kā, viņiem ir pults PlayStation, un vienā mirklī viņi visi vienkārši iespiež full attack. Palīdzību no zāles, kaut ko nospiež un aizbrauc. Full attack vienkārši. Visi vienkārši skatījies, ka Videgārs arī tai kalnam bija, man liekas, palikuši. Tā bija 11 kilometri. Mēs toreiz... Vienkārši visi, kā saka, viens otrs var skatās, viņi brauc kopā, un tur pa vienam visi kā pārā. Viņš paskatās, davai čaļi, labi, es sāku braukt. Pēc kājās un aizbraukt. Jā, viņš teica, tāda sajūta arī ir vienkārši. Tā kā vienkārši, viņš piecēlās vienreiz, pastījās, vēl 2 ir, tad vēl paturpināja, līdz viens pats tā arī aizbrauc. Tad tajos brīžos liekas, pagaid, kā tā varēja, bet, acīm redzot, var. Jā, Kristum teica, tā sajūta tāda. Viņš teica, bļāns ar rolleri nevar tik ātri nobraukt no kaut vienkārši. Tagad tu teici par UB šodien, ka vienkārši... Jā, ar 49 kubīgo, nezinu, šo rolleri, es nezinu, vai varētu nobraukt. Tādā 48 vidējo, tos 260. Bet es paskatījos, šodien labi vinnēja Vanderpools, viņš ar parasto riteni viņam nebija, bet es zinu, ka daudzi brauca graveļiem šodien. Modificētiem gravel riteņiem, jā. Ar rāms, gravel rāms, bet rieps... Izraels komanda jau taču pateica, ka viņi brauc ar graveļiem. Gravel riteņiem, jā. Tas ir tāds arī jauns trends, kas iegājis agrāk, visiem bija uz Parīzi-Rubē. Atceries, bija tie Rubē riteņi, visi speciāli, ražotāji lielie taisīja, tur bija Speciītīm bija tas Rubē ritenis un vēl kaut kas, viņi taisīja tos Rubē riteņus. Tā ir vienkārši
tādus vairs neražo, tā ļoti, nu, tā kā, piemēram, Krista, tas tur gravel ritens, un tas ir vienkārši konfekts. Nu, jā. Nu, viņš jau izskatās ģeometriski grāmas, viss, nu, ieliec viņam parastos kaļos, viņi nepateiks, ka tas ir gravels. Tikai pēc stūras, un tas arī viss. Jā, nu, bet Kristam... Ne, stūra arī, ne, viņam virsū ir tāda pat, tieši tā. Es saku, viņš vienkārši izskatās tā kā šoseis ritens, rāmas, viss, tur vienkārši nevar pateikt. Ja tāds ir gravels, nu, tad... Veids, vienkārši ieliec 3 divnēs riepam, lido pāri visam. Bet, nu jā, redzēs, jā, ka tulītās, labi džiriņš sāksies, nu tad tur vairāk varēs redzēt tās iezīmes, kas kuras komandas, nu, izteikti dominē. Nu, labi, tev jau mēs tagad redzam, kuras izteikti tur dominē, bet... Nu, izteikti ir, īsmā, nu, Lidls ir diezgan jaudīgs, izskatās šodien. Nu jā, to redzēt, man liekas, ka viņiem tā nauda ir ienākusi. Jā, ka viņi ir labi pastiprinājuši. Viņi ir labi, jā. Un Emirāti, protams, pats par sevi. Jumbo vispār. Alpecinas. Alpecins, jā, Alpecinam ir... Šodien pirmās 2 vietas. Jā, nu, bet viņiem ir sava tipa gongs. Nu, jā, viņi ir tādi, zin kā, nu, tāds ja Quicksteps agrāk bija komanda, kas vienkārši uzvarēja visas šīs te klasikas, tad Alpecins šobrīd ir gan pārņēmis to viņu nišu, un tās klasikas ir viņu tā kā lauciņš, kur, jo reku uzvarēja Milāns un Remo, tas tur, Philipsens uzvarēja Milāns un Remo arī, nu tā kā, jā. Nu, es domāju, ka lielajās tādās tūrēs tur varbūt Alpecins nebūs tas lielais spēlētājs, bet uz sprinta etapiem gan jau, ka tur tāpat tās viņi varēs iziet. Nu, jā, cik es sapratu, ka Džiriņš jau visticamāk, ka būs uz Pogiju. Jā? Nu, es tā domāju, jā, kad viņš ir. Nu, es sapratu, ka viņš Džiriņu brauc, jā. Ok. Viņš brauks Giro un Tūri, ja? Nu, tad es baigi domāju, ka varbūt, kad... Kaut ko es esmu klausies, kad daudz saka, ka viņš... Baigi spekulē, bet es domāju, ka... Kad Tūri viņš brauks vienkārši... Jā, ka es domāju, ka viņš liks to uzsvaru uz... Giro un Tūri vienkārši etaps kaut kāds. Nu, varbūt citi liks pa... Čau. Nu, nezinu. Bet, nu, es tā domāju, viņš būs Džiriņu. Nē, nu, interesanti. Nē, katrā ziņā forši. Vismā jau tāds, man liekas, Melnais Zirniņš būs beigās Bor un arī Ineos, jo tie arī izskatās, nu, tā kā diezgan tā, nu, uz daudzdienām. Uz daudzdienām arī. Jā, ka viņi teica šobrīd tā. Jo Bernals arī īstenībā neizskatās slikti. Viņam tā bija arī pirmais tagad piedestāls kopš traumas, kad viņš ir atguvis. Tas arī īstenībā mega netur, ka Čāls vispār mācījās staigāt. Tur salikt, ka viss no jauna kopā. Nu jā, tas, kas neizdevās Frūmam pēc tādas traumas, viņiem traumas abiem diviem diezgan līdzīgs bija beigās. Tur, nu, tā trauma, tas ceļš, bet Frūmam neizdevās atkopties. Nu, jā, vecuma. Jā, vat es arī domāju, ka Čalim jau tomēr gadi ir nospēlējis savu. Tieši tā. Bet, jā, Bernals ir izskatās, ka ir beidzot atkopies un arī noteikti būs interesants konkurents. Bet vēl es domāju, ka arī Bora būs interesanti. Nu, Roglič jau arī vēl. Nu, viņi vēl šodien jau arī Bora tur figurēja. Nu, priekšgalā bija, bet, nu jā. Nu, tur bija interesanti kaut kāda intervija, bet tas Roglič teica, ka viņš tur kaut kādā brauc to gongu, viņam jautāja, zini, kas ir priekšā. Es esmu tik aizmugurē, es pat nezinu, kas izskatās, es nezinu, kas kopērtējumā ir līderis. Nu, ģibā, kad vienkārši es braucu vienkārši izdzīvot pa aizmuguri. Un tas man liekas arī tāds, nu, ok, fun, vienkārši. Viņš vienkārši, nu, man liekas, viņš pateica to mindsetu, kā vajag dažreiz pie sacensībām, nu, kad tev nav visas sacensības jāuzvar, vai tev nav jābūt priekšā. Tev ir dažas sacensības, kuras ir vienkārši jānobrauc, kuras ir, nu, tā kā sacensības sagatavošanas ciklā. Viņš vienkārši pat nav ieciklējis to, kas iet pa kopērtēm līderi. Viņam galvenais ir pašam atbraukt līdz galā vienkārši, nu, tā. Un jā. Un tā kā, bet... Nē, nu jā, tas ir, man liekas, kad man personīgi, ko es skatījos, man, nu, profiem patīk, kā saka, nu, kad vai tu uzvar, vai tu zaudē, nu, viņi tā ļoti forši visu to pasniedz un pasaka, jā, tas Čalis šodien ir zvērs, labākais, jā, viņš ir malācis, viņš uzvarēja. Nu, nav tas, ka mums amatierim pieņemsim, vai tu zaudē, vai neatbrauc, vai tu 101 attaisnojums. Man jau īstenībā ķēdi nokrītu, man tur patraucē tā, ja es jūs visu būtu pieteicis. Nu jā, nemeklē attaisnot. Jā, nu tu pasaki jau. Tu trenējies vairāk, tāpēc jau tev iet labāk, vai nezinu, tev tur labāks ritens, bet, nu, beidz, tas nav attaisnojums. Nu, tā kā. Bet es domāju, kad... Man liekas, mēs visi gaidām to Dobelu. Tas, man liekas, tāds ritīgais relatīvi čeki vienkārši. Nu, tur... Es viņu gribu brodīgi pārdzīvot. Tā ir.
Viņi ir tāda. Es domāju, ka man vairāk kaut tas baida, ka ne tik daudz viss tas, bet, nu, tā kā pavasarī tās govs es laižu tais ganos ārā. Tur tā arī būs. Es zinu, ka atbrauks Gatis ar tiem saviem kamikadzēm. Tur ir dūli, tur atkal iet uz dzīvību. Nav, viņi būs noturēti tādā spriedzē. Viņi vienkārši tur visi, kas sāks tie juniori šķaidīt. Viņiem taču savu gonku, viņiem jau iet vaļā. Viņiem ir atlas. Jā, uz to. Tur es tev saku, tur būs vienkārši tāds. Nedodies, tur kāds lietuvietis atbrauks, tas Mikutis tā kā roller atbrauc, viens pats vispār tur čau rasmu. Man liekas, vienīgais prieks, par ko es priecājos, nevar jau skaidri teikt, bet man liekas, ka Māris nebūs. Mārim, man liekas, ir tīnāk. Jā, paldies Dievam, vienkārši jāsaka, ka vēl viņš nebūs. Bet, jau kaut kāds Vozis atbrauks. Jā, bet Vozis atbrauks, tā es zinu, ka, Gusts būs, bet nebūs vismaz Krasts, paldies Dievam, vēl viens, kaut kāds, kas vienkārši tur vēl visus izdīts ir. Bet Gusts teica, ka varbūt kāds būs no viņa komandas biedriem. Tā kā vienkārši atkal vienkārši, Ja mēģina piesprādzēties. Tur nav variantu. Tur jau nav, kur arī piesprādzēties. Tur vienkārši visu laiku ir jāizdzīvo. Cietā saka, bet... Jā. Nē, es domāju, ka, zini kā, iezīmes būs Razdēl. Kā kaut kādas varēs jau iezīmes redzēt? Razdēlki ir baigi. Tas tāds, gandrīz tā kā prologs ir, bet... es skatīju 10 km. Jā, bet viņa kaut kādas iezīmes tur varēs saskatīt un redzēt. Un tad noteikti, tad ir jāizdzīvo galvenais. Nē, man gribās teikt, vienkārši atbraukt visiem veseliem. Jā, tieši tā, kā saka. Es personīgi arī viņus neuztveru, tā, kā saka, vairāk kā atbraukt taču veselam un piedalīties un tā. Bet, sezonā īstenībā būs arī biķerniekos, kā mēs runājām, būs tie 5 posmi. Razdēlkā, Arī Razdēlkā, arī grupā, Un... Tiem, kas gatavojās uz pasaules čempionātu, amatieri, Razdēlkā, tad ziniet, ka trases garums būs, ja nemaldos, 35 km. Opā! Visos posmos vai kādā? Amatieriem. Nē, tas ir pasaulē būs. Jā, bet es domāju, biķerniekos arī kāds būs. Kāds posms vai... 20 būs kāds noteikti. 20 gan jau, ka tas ir tāds... Es domāju, kad visticamāk, kad... Nāks tie pēdējie pirms tā pasaules čempions. Vienu vajag testam. Vajadzētu testam uzlikt tādu. Mūsu vietējais pasaules čempions sarunās ar Riteņbraukšanas federāciju, kādu pirmspēdējo posmu. Tur jau to gonku arī nesauc Vēverkaus. Pēkšņi sarunās, kad no 20 km etaps tiek palikts uz Razdēlku 28 km. Pagaidzi, aplis sanāk, ka ir 7 aplis. 5 aplis? Tikai viens aplis vairāk. Jā. Aivars taču pagājuši gadu reko nobrauc. Aivars nobrauc vienu bonus. Viņš teica, man liekas, es vienu vairāk. Mēs teicu, Aivar aizies sarunāt, lai tev ņemtos tos 3 labākos, lai to vienu ņemētu. Tā var. Bet tā, būs, ko viņi darīt. Zikā, es to pirmo apli braucu, es jūtu, ka es zaudēju ģirtavu, es atmetos, iesildos, nomačīju vēl klāt. Tad es pasaka, ka viņš pirmo neņem vērā. Tikai iesildu. Zikā, tā kā formulā, tas tur pirmais, ņem tikai vērā lidojošo apli. Bet tā kā arī ir ar amatieriem, tā ņem, tas individuālais ir jaudīgāks, garāks, nebūs vairs tur. Tas nozīmē, ja tev ir 35, tad tās ir 40 minūtes plus, Jā, tas diezgan ko turēt. Amatieri ir jāmaina treniņu plānu. Kāds izskās ir pamainīts, jā. Jā, bet tad vēl viena lieta, ko es tā kā piefiksēju, varbūt braukājot treņos, un man liekas, varbūt mums veciem ir vērts aizdomāties, kad, ja mums gadās tur treņā blakus kāds jaunāks čalis vai arī kaut kāds amatieris čalis, vienalga kāds, kurš ir tajā sākuma posmā vai kādā posmā pie kaut kādiem treņu procesiem, un viņam kaut kas iet vai neiet, mēģinām viņus nenorakstīt un nenogruzīt ar visādiem stūbiem citātiem par to, ka tev nekas nesanāks un tu esi loks vienkārši. Mēs laiktais treniņos, principā, kad tu ej jau 4. 5. stundu, tad tu viens sāk dziedāt, viens anekdotas stāstīt, un tam mums atmiņā nāca tas video, kā saka, resnējam 5%, ka viņi sanāk sportists. Tev iekļūt sporta izglītības iestādē. Procentuāli 0%. Resnējam 5%.
Kāpēc ar 8,5%? Nu, es tas salikšu, kurā sportā. Bet tā idejiski, jā. Nē, nu vienkārši pamācīt. Un īstenībā es atceros, kur aizbraucot jau pagājušo gadu uz nometni. Tas bija pirmais, ko es kaut kādam mežam Mārim pateicu. Tu redzi, ka es kaut ko stulbu daru no malas, vienkārši pasaka man, nu, lai to nedarītu un viss. Jā, bet es biju vairāk vīlies par to, ka man tur bija viens saruna ar vienu puisi, un viņš teica, kad amatieris tur jau startā tev. Viņš it kā, protams, pats saprot to, ka tas ir stulbi un ka tās ir muļķības, bet mēs viņam bieži vien neaizdomājamies, ka tiem puikiem tas var iesaisties galvā un tas viņam kaut kur nepalīdzēt ar motivāciju. Un mums ir vienkārši varbūt vairāk viņi jāpamotivē, lai viņi censtos. Jo es nezinu, varbūt mēs paši esam gājuši cauri tādam grūtākam posmam, kur tev ir tie treniņi, tādi varbūt liekas, ka tev nekas nesanāk un tu dari kaut ko nepareizi, bet patiesībā... Katrs treniņš ir tāds, ka liekas, man nekas nesanāk. Jā, bet tas treneris jau tajā otrā galā zina, kas tev ir vajadzīgs, un ja tev vēl blakus ir kāds, kas pilina galvā iekšā to, ka tev tur nekas nesanāks, vai, nezinu, tas ir sūds un tas nav vajadzīgs, tad arī tas arī var nesanākt tikai dēļ tā vien, ka tu vienkārši tam beigās... Tā motivācija nograuj. Jā, tas ir viens izturības sportā, tas ir ļoti svarīgi, ka tev... Tāpēc, man liekas, tu pats tam vairs netici un iesējās šaubas, tad tas ir baigs likums. Nu, ir ļoti ideāli, ja tev ir blakus kāds spēcīgāks. Mums ir tīpaši, tā kā es būtu arī tik daudzreiz visu kaut ko atmeties, bet vienkārši, kad ir blakus kaut viens psihāks, kurš nenolaidīs, tā kā neatmetīsies pēc minūti. Man vienkārši ir laikam tā pieredze bijusi tāda, ka man no laika gala... Tomam visu laiku bijuši tie pacienti, tie klienti, jaunie puikas. Jā, un man pašā startā bija ļoti labs, kā jaunāks čalis Kristis, kurš man palīdzēja morāli diezgan bieži tikt pār lietām, kuras nevarēju. Un tad es no tā iemācījos, un tad pēc tam nākuši tur Pelčers un Oskariņš, un tēt ir Gusts. Un es zinu, kad ir tie posmi, kur galīgi kaut kas, varbūt tev pašam fiziski viss ir kārtībā, bet varbūt kaut kas cits lietas nesakārtos. Un ja tu tur vēl sāc pilnāt viņam prātā iekšā tādas stulbības, ka tas var galīgi nepalīdzēt. Un tad es parasti cenšos viņus... Tu jau man pagājušo gadu bišķiņu piepalīdzēji. Jā, bet redzi, tev iedod tādu padomu, un tas beigās nostrādā, un beigās viss ir kārtībā. Piemēram, ja es būtu tajā mirklī, kad mēs braucām un runājām, tu teici, ka tev liekas, ka kaut kas nav labi, un tā tālāk. Es būtu teicis, jā, tev vajag tur kaut ko mainīt, un tu būtu nomainījis, un nezinu, kā būtu bijis. Bet pagaidīja to mēnesi, un beigās viss bija vēl labāk nekā gaidīja. Tas ir, es saku, man liekas, vienkārši, varbūt mēs paši varbūt vienu daļu esam izgājuši cauri tiem, varbūt tam problēmām, un tad mēs zinām, kā tas ir, bet ja tu neesi tam izgājis cauri, tad nevajag savus nepiepildītos sapiņus, vienkārši uzkraut kādam citam virsū un nograut tos jaunos cenšanas, jo uz jaunajiem balstās mūsu nākotne. Jā. Jā, tas ir, un ja mēs pieņemsim tādu, tā kā amatieri vai jau kas ir profi, ja, pieņemsim, ja tev ir 20 gados un tev viss ir salicies un tu esi ticis jau profesionāla līmenī, ja, tad viss ir ok, tev tur ir jādara savs darbs, lai tur, protams, noturēties un tā tālāk, bet, lai tiktu tajā līmenī, ko tu esi pieņemsim bērns jau, pieņemsim no 10 gadiem gājis ritiņbraukšanā, tev, manā saprašanā nozīmīgākie gadi, ka tev ir jāiegultas darbs, un vai tu esi vai nē, tas ir rēķinot 15, 16, 17. Tie ir 3 gadi. Jā. Un, kad rēķinot, tu saprati, būs vai nebūs. Jā. Tev tas ir priekšā puikam. Jā, un tad tas ir, tie gadi ir ļoti, kā saka, pareizi un svarīgi, kā saka, jāiziet cauri viņam, jo ja tu trāpi iekšā, tev ir 17, 18, tu jau tā līmeni esi kaut kur, tad tev, tad aizies. Tad ir, bet ja tu tur nebūs, tur pēc tam vairāk, tu tur grūti ir ielikt. Tur ir grūti ielikt iekšā, jā. Silciens ir aizbraukt. Viņš jau iet baigā ātrumā, jā. Tā ir vēl skatoties vēl visas šīs mūsdienu tendences, kad jau līgums noslēdz tie paši, vai pat vēl agrāk. 18 gados. Un tas jau arī, piemēram, ja mēs tur sēdi Latvijā dīvānā skaties, tur nezinu, gonku, un tev ir 18 gadi, un tu redz, ka čalis jau 18 gados pestīja voltūrā pelotonā. Vienkārši traks var palikt noteikti. Un tad es nezinu, federācijai un tā tālāk, man tā uztvere ir, ka
reku ir tie gadi, kad ir baigi jāpievērš uzmanība, finansējums un tā tālāk. Un tad, kā jau tev ir, ko mēs taisam, protams, ka mums vajadzīga tā U23 komanda kontinentālā, bet tas jau ir jau kā viņiem jau kā nākamais etaps, ka viņi jau tur ir iekšā un principā jau spridzina. Jā, un tur ir jau atlasījušies čaļi, kuri labākie, jau labākie. Jā. Bet principā tas pirmais svarīgākais ir līdz tai komandai sagatavot tos čaļus, un tālāk nākamais ir tā komanda jau. Šobrīd liekas, ka bišķi kaut kas tur nav. Bet, ja mēs uztaisīsim uzreiz U23 komandu, es nezinu, es varbūt kļūdos, bet šobrīd, man liekas, tur mums nav tik daudz braucēju. Latvijā noteikti, ne? Nav ko paņemt. Lai nokomplektētu komandu. Un tad mēs uztaisīsim komandu, lai paņemt igauņus vai lietuviešus. Labi, tagad pa laimi ir, redz, kur... Saprotu, uz gozi stāstu. Tagad pa laimi labi ir, kur lietuviešiem ir komanda, kur mēs var iedot mūsu braucēju. Kaut kādā tajā levelī, kur mums īstenībā vajadzētu sagatavot jau... Jā, varbūt mums vajag junior komanda, varbūt pirms tam labi. Un tad skatīties par U23. Bet, tur... Tas saka cits. Es domāju, to mums veseli uzaicināt kādu un parunāt ar treneriem, kā cits skatās. Mēs šajos jautājumos arī šie dīvainā sēdētājiem pirdēji, kas var tikai runāt, bet baigi īsumā neesam tur iekšā. Mēs nezinām, kāda tā reālā virtuve ir tur no malas. Tieši ar visiem jauniešiem. Tur daudz faktoru noteikti ir ietekmējuši. Ne tikai vien fiziskie rādītāji, bet vēl kaut kas cits, kas var ietekmēt visu kaut ko. Bet, skola. Protams, ka tas ir ļoti svarīgi visu kopā to salikt, kas ir... Tur ir skola. Jā, mācības kopā ar sportu, jā. Tas atkal ir tas stāsts. Tas ir grūtākais posms, tā ir vidusskola. Ja tu paskaties jau profesionālo sportistu, viņam ir tikai darbs. Tam čalim jau vēl ir skola. Es saku, tur viss cieņa īsumā gūstas. Es nezinu, kā. Tur jāsaka arī paldies, laikam ir Plūdoņa vidusskolai, kas viņam arī nāk pretī un palīdz. Es zinu, ka es biju Plūdonī, man bija uzaicinājumi pie jauniešiem iet tāpat tās satikties ar mazajiem, un es tur runāju direktors, un es arī teicu, ka viss cieņa jums, ka jūs tā nākt pretī Gustam, jo es zinu, ka viņš iet cauri, tas treņu process arī nav viegls, un viņam ir tas, šobrīd viņam arī varbūt ir tas posms, tas grūtākais, jo viņš pats atzina, ka viņš bija tajā gonkā, un tad pārkāpt no junioriem pie večiem, tas ir baigais, tāds lielais solis. Tāds ritīgs reality check. Tas ir tas, ko viņš arī mēs runājam trenē, ka viņš teica, ka tev tā, neteiksim, motivācija, kā viņš pats teica, tā pārliecība, ka tu to var pietrūkst. Jā, pārliecība, jā. To pārliecība. Tu liekas, ko tad es ar šitiem uzvārdiem? Jā, vai ne? Tieši tā. Zin kā, un te mēs kaut kad braucam ar Gustu, un es viņam teicu, bet ecīt, zin kā, es biju tieši, man sanāca baigi forši, es biju Gironā pie Krista, kad viņš sāka pirmo gadu braukt Izraels komandā. Un viņš bija aizbraucis uz Angliju, varbūt es kļūdos, tur Kristam jau tā ir. Un viņš atbrauc mājās tās gongs, un viņš saka, es jau braucu kalnā, visi man jau ir, tā kā all-out. Un tur vienkārši tur visi vēl vērdi, vai tur kas tie tajā laikā vienkārši vēl lido garam. Viņš saka, es nesaprotu, ko es tur daru. Vai vispār es varu te atrasties? Un, redz, pagāja tie gadi, un arī šobrīd viņš var tur atrasties vienkārši, bet... tev tajā mirklī ir vajadzīga baigā pārliecība, ka tu to vari, un ja tā pārliecība neatnāk, tad ir traki. Un ja tev... Tu jau morāli sev nograuj. Jā, un tāpēc saku, šis ir tas mirklis, kad tev baigi svarīgi, lai tev blakus tie cilvēki, kas tev tā kā pareizi tā kā, nomotivē un saka, ka viss būs kārtībā. Tā. Ko jūs domā par tiem jaunumiem, kas tagad bija speciītim tā ITT ķiverko? Labi, ka nenopirka, ne? Pats man toči bija tā, ka gandrīz. Tev viens kungs aktīvi meklēja ķiveri, es zinu. Bet labi, man jau nevar meklēt, es zinu, kādu man vajag. Man pateica, kādu man vajag, jā, bet idejiski, jā. Bet viņš jau iedomājas, cik viņi jau pusotru gadu, man liekas, nobrauc, un ne? Jā. Un tad pēkšņi pasaka, kad... Zeķi nevar. Bet tur viss aizgāja likumsakarīgi ar to jauno Giro ķiveri, kas bija viņus to Tirēna uzvilktā Jumbo. Jā, ka uzvilktā Giro ķiveri jauno. Un viņi, man liekas, nobanoja to. Automātiski nobanoja. Nē, tā jau nav nobanoja. Tā, man liekas, vēl nav nobanoja. Nē, tā ir parametros ielien iekšā. Viņi tikai ir atļaut vēl. Jā, viņi saprast, ka ir uztaisīti ir tie, tā kaste, jā. Kurā tev jāietilpst, jā, tad viņi parametros ir, jā, viņi izskatās, pēc ātra vilciena. Slodzi. Bet nē, tā ir tā, vēl viņi ir atļaut, nezinu, vai tur kāds domā. Bet jā, ar to zeķi tā aiztaisījās ciet, jā.
Viņi, man liekas, drīkst vēl kaut kādu mēnesi, ja viņu braukt, tad viņiem Bet, jāpāriet. tu, man liekas, teici, kad Specialized sev ir pateicis, kad viņi, Jā, tā ka kā viņi tur viss būs uztaisīs kārtībā. tagad nākamo un mazāk sliktu. Jā. Izdomās kaut kā. Bet nē, vienkārši par to es domāju, ka atkal, man liekas, ka tur ierunājās biznesa, sponsors, UCI, tur atkal. Nu kā, tad pēkšņi pēc gada tu izdomāji, ka nedrīkst. Nu. Nu, Tas pats par ručkām. Kaut kā nezinu, arī būt, kad Kārlis kaut ko minēja, kad gadu drīkst braukt ar prototipu ķipā, un tad viņš tevi jāiziet certifikāciju, ja tu neizēji tad ārā. Mož kaut kas tāds ir, jā. Viņš zināja, smokāk. Jā, varbūt, ka kaut kas tāds tur, jā. Bet, nu, inčīgi, nu tā, tu palaid amatieriem, viss apērkās un pasaka. Labi, ne tās lētākās ķivers, ne? Jā. 2 gadu garantija. Būs tāda eBayā, viņas arī plēto nopirkt visu. Nē, teorētiski jau, ja viņi ir atsaukt speciītiem, vajadzētu viņiem ņemt atpakaļ. Padot naudu. Iespējams kaut kāds. Vai iegriezt jauno ķiveru. Jā, vai vienkārši tu vari sūtīt veco apakaļ. Jā, nu, gan jau tā, jā, tā kā atsauc. Kaut kā viņi domāju, ka viņi jau tur cilvēks attiesīgi kasmas. Viņi jau cik pie 500 eiro maksāja, ne? Nē, man liekas, tik daudz nebija, bet nu 350. Bet viņi jau dabūt nevarēja. Viņi nevarēja dabūt, paldies Dievam. Es tev saku, te jau kādam viņi būtu mājās bijusi. Paldies Dievam. Tu nopirci šito, un tad tu būtu dabūjis savu ķiveri jauni. Jā. Tā. Bet... Jā. Bet... Vēl... Es nezinu, Girts ir pamanījis, mēs noklausījām, es arī esmu noklausījies, ir vēl viens parādījis jauns podcasts par kaut gan par skriešanu un ritimbraukšanu, tāds ritīgs amatieru podcasts. Tā kā, ja cilvēkiem interesē, var paklausīties, ir interesē. Man liekas tāda, ir vērts paklausīties interesanti sarunu, kur čaļi, es pat nezinu, kurienes puiši ir, bet viņi pazīst Mārci, kas varēja saprast no tās epizodes. Jā, es arī noklausījos tur, es godīgi sakot, vienu epizodi pagaidām noklausījos tā, ka es biju Mārcis Lukanovičā. Noklausījos Starta un ar Māri. Jā, tas podcasts, man liekas, saucās Vilkme. Jā, Vilkme. Tīri, jā, normāli tur ar čaļi parunā patiesīgiem. Tāpat kā mēs vienkārši. Jā. Tā. Bet, laikam jau jāsaka tā, kad mēs ierakstām nedēļu pirms Dobeles, un tad jau noteikti kaut kā jāmēģina varbūt ir tādas uz svaigām emocijām pēc Dobeles ietrāpīt, ne? Kaut tāda īsāka epizode, bet dabūt uz tādām svaigām emocijām. Vismaz 3 vārdos, vismaz ar labiem. Cerams, ka Dobelē būs normāls laiks. Jā. Tas būtu īstenībā pusnu uzvaru. Jā. Tā, jā. Īsos vilcienos. Un garās lokomotīvas. Sāksies sezona, karuselis atpakaļ. Jā, sestdienas, svētdienas atkal. Jā, kaut kā mums jāizdomā. Pašiem ir plāns, kā mēs varam iet turpmāk, lai mēs tagad neizkrītam ārā. Tā, mums pagājušajā gadā vasarā bija baigās tās pauzes, un mēs nevarējām savākties, bet mums kaut kā varbūt jāatsprauž, jāatrunā būs pašiem savu iekšējie solījumu tests, bet tops, kad mēs apsolām, kad mēs mēģināsim ierakstīt, jo gan jau, ka cilvēkiem būtu interesanti, un es zinu, ka cilvēki arī gaida tās epizodes tieši pēc gonkām, kad mēs parunājam par savām emocijām pēc gonkām. Tad jā, tā ir tā lieta, kad ir vairāki tur piedalījušies, un viņi paskatās skats no malas, kā čaļi to ir redzējuši, un kā es to redzēju. Nu? Un tad, ko viņi tur stāst, tur īstenībā tā nebija. Ko tie tur? Vienam sūdīgi, vienam baigi labi. Ko tad tie tur var izdarīt? Tie neko nevar. Tā. Labi. Bet, jā, būsim uz starta. Es domāju, ka diezgan kuplā skaitām. Jā. Lai nevienam nerodās pārpratums, es uz starta būšu mazliet citādākā kreklā, bet kādēļ esmu citādākā kreklā, mēs noteikti varēsim atklāt kaut kad vēlāk. Jo... Es ceru, ka uz vienu startu es arī būšu citādākā kreklā. Tu būsi ilgi citādākā kreklā. Ar to mums ir krekli jālepojas. Es zinu, ka Girts ļoti sākumā baidījās viņu taisīt, bet es saku, ka viņu vajag būstot uz augšu. Godāt es jau runāju ar Kārli īstenībā pēc noteikumiem tev ir jābrauc ar viņu. Nu, jā? Tad maz nedrīkst. Nu, tieši tā, nav ko te kautrēties. Mēs latvieši piezemīgā tauta. Jā, viņš tur kaut ko negrib un vēl ko negrib. Kas tas pasaules čempionu tituls? Nē, vienkārši mums bļāviens Latvijā nav neviens tāds dūzes un vienkārši tas ir jāparāda, ka tāds ir. Bet es neesmu pamets jūs. Man parādīsies visur Golding and Cycling, tā kā tas pienākās.
Tā kā, varbūt tur būtu Jokers. Jā, tā kā es domāju, sakojam līdz mums arī sociālos tīklos, jā. Mēs domāju, ka mums būs diezgan aktīvas, tur aprakstī, fotogrāfijas un tā tālāk. Mēs ieradīsimies ar Veselo mēdīju uz Dobeles grupas golf. Mums būs Veselo mēdīja programma līdzē. Skrunas televīzija. Nosacīt, jā. Tā kā es varu teikt bet principā mums ir pievienojies gan video operators, gan arī fotogrāfs, tā kā tur būs. Tā kā, ja kāds grib iestāties vēl mūsu klubā un tik bildēs, tad lūdzu ātrāk. Fotogrāfēs visas čaļas. Bet bildes tikai pa naudu. Pa vēl tikai klubietiem. Visos Grand Fondo, 20 eiro pa bildi. Tā kā Grand Fondo vienkārši, ja tu vari nopirkt bildi, nē, tu vari dabūt bezmaksas bildi, bildē pāri tas ūdenszīme. Ja tu gribi bezmaksas. Iestājies klubā. Jā, tad iemaksājam vienu naudu, tad tev ir bez ūdenszīmes. Jā, tā kā. Un pēc tam maijā jau ir kuldīgā Jāņa Baukša piemiņas kausa. Jā. Visi gaidīt atkal uz kuldīgu. Jā. Un pēc tam augustā ir. Tie laikam ir mums tādi pašiem personīgi tādi lielākie, ko mēs tā kā baigi nokoncentrējamies. Bet, kad ir šitas mums bet Tartu. Tas ir tāds mājas. 6. mājas. Jā. 26. vai kurš tas ir atlases. Tas ir tāds bišķi svarīgāks. Tur pēc tā, vismaz mūsu iekšējā lokāla, cik tur daudz čaļu no mūsu iekšējā lokālā ir pieteikušies. Mēs tur būsim, tā kā parastajos Rīgas skriešanas maratonos apbalvot tur, to kuplāko komandu mēs tur varēsim pretendēt. Labi, šodien mēs treniņā ar, man liekas, bijām kaut kādi 7-8. Jā, un pēc tam mēs vēl piebraucam klāt jauniešiem, mums par 15. Man likās vienā brīdī, ka mēs ir kaut kāds peletons, kaut kāda gonki. Es domāju, no malas tiešām likās. Viens mirklis bija bišķi pa dulu, tur braukt pa visu ceļu. Mēs līnijās dabējām aiziet, kad tā kā bija galīgi dulu. Bet forši, man patika, man ļoti patika. Man liekas, ka visi šoferi arī tīk klapēja plaukstu. Jā, Alsungā viss tirdziņš, kā saka, jau bļāvu, domāju, ka točā. Gonkiet, jā, mēs tur gāja cauri, pats bija cilvēki, tu taču bija tāds gonka. Viņš tās emocijas noķēra jau arī tāds, jā. Kuldīgā velo dzīvo. Jā, īstenībā. Tiekamies Dobelē. Tiekamies trasē, tiekamies sezonas sākumā, tiekamies Dobelē. Un tiekamies nākamajā podkāstā. Jā. Čau.